personīgi es savus tautas senčus es nekad nenosodīšu, lai kurā pusē viņi būtu, jo arī viņiem nebija viegli to vajag izcīnīties. Многие, вы, наверное, знаете, не только в российской прессе, но и в европейской очень сложно относятся к этому дню, считая его в том числе каким-то образом прославлением фашизма. Как вы считаете на этот счет? Есть ли здесь такие? Es noteikti varu atbildēt, ka Latvijā te nav runa par fašismu vai par nefašismu, bet, kā jau es teicu, cilvēki savācās šeit, lai pieminētu savus senčus. Nav runa par to, vai viņi bija fašisti vai viņi nebija fašisti, jo viņi vienkārši cīnījās, jo viņiem vienkārši lielākoties nebija tās izvēles darīt vai nedarīt. Un daudz ģimenes tika izpostītas, cilvēki gāja bojā, un tā nebija mūsu izvēle. Как вас представить? Дārta Ozola, я студентка Латвийского университета, Да? из какого медиа? Россия, это Россия 1, это российский канал. Его здесь не показывают. Спасибо вам большое. Abi stāties un runāt. Un īpaši mazu policistu, kā pa brīnumu. Jā? Jā. No, man tā, Tas priecē, jā. Man tā nelikās. Varbūt stāties un priekšā. Gunār. Jūs kaut ko pārstāvat, kaut kādu organizāciju vai pats tikai? Nē, es pārstāvu aizsargu nodaļas. Valnieku. Paldies. Paldies par interviju. Kur ir pārpakušie?